Man prieks jūs visus redzēt šeit, joprojām man rokas trīc. Es neesmu, paldies, elpojam, ieelpojam, izelpojam. Man prieks jūs redzēt, jau otrajās klientu dienās pie mums, Excellent Latvija. Man ir jautājums, kurš šeit bija pirms gada, paceļ roku, lai tas ir vajadzīgs statistikai, piefiksējam, Sintī piefiksē visu. Lūk, šo tradīciju mēs noteikti plānojam turpināt. Mums ļoti patīk jūs redzēt klātienē, iepazīties. Mums patīk redzēt tos klientus, kuri lasa instrukcijas, kuri nebrīnās, ka reģistrēšanās ir 1,5 stundu gara. Kurš no jums lasa instrukcijas? Paceļ roku. Citreiz. Vajadzētu vairāk. Lūk, kas tad pa šo gadu ir mainījies? Pirmām kārtām mums ir jauni kolēģi. Mums ir 3 papildspēki, arī tur viens ir pacēlis roku. Bet pirmais papildspēks ir Dace. Kur mums ir Dace? Dace, acīm redzot, ir nedaudz izskrējusi. Viņa tieši nāk iekšā. Dace ir mūsu konsultants. Viņa būs tā, kas atbildēs jums uz klientu atbalsta zvaniem. Dace, pamāja roku. Tad mums ir jauns programmētājs, Krišjānis, kurš strādā roku rokā ar Kristapu. Pamāja tā, lai var redzēt. Un mums ir Andrejs. Andrejs ir mūsu produktu vadītājs. Arī tulītās tiks ievests zālē un pamāsa roku. Pie viņa var iet ar visādām problēmu situācijām, ja gadījumā kaut ko vajag standartā izlabot. Lūk. Vēl, kas ir pamainījies, mēs no 2 uzņēmuma grupiņas esam izauguši. Mums ir pievienojusies arī Somija un Lietuva, un mēs ļoti aktīvi strādājam, lai arī tur mēs varam piedāvāt augsta līmeņa produktus ar to, kas ir vajadzīgs mūsu klientiem lokālajā tirgū. Šobrīd arī Lietuvai ir izlaista jauna versija un plānojam pavisam drīz laist nākamo, jau ar integrācijām, kas ir vajadzīgas tirgu. Un mums ir ļoti, ļoti svarīga atgriezeniskā saite. Tieši no jums klienti nāk idejas, vajadzības, un nav tā, ka mēs iedomājamies, mums vajag šito feature, šito funkciju, bet tas viss nāk no klientiem, no reālām vajadzībām. Un tieši tādēļ šodien tas fokus ir uz to, ka nevis tikai un vienīgi integrāciju partneri pastāsta par to, kas viņiem ir foršs un labs, bet viņi nāk kopā ar klientiem. Klientiem, kas izmanto viņu integrāciju un kas izmanto mūsu produktu. Ja gadījumā ir kādi jautājumi, noteikti starplaikos nāciet, runājiet, jautājiet. Tāpatās arī atgādināšu, ka ir iespēja, būs ilgāka kafijas pauze, ir iespēja sarunāt, nobukot tikšanos ar dažādiem pārstāvjiem, gan ar mūsu integrāciju pārstāvjiem, gan ar mums. Un varbūt no idejas būs arī reāls rezultāts jūsu uzņēmumam. Vai es vēl kaut ko aizmirsu, Elvi? Tad šobrīd ir arī jaunums par to, ka agrāk portāls dzima kā ideja Kristapa un Elvi galvās, kā maziņš side projekts, tad šobrīd tas ir izaudzis līdz tam, ka mums ir atsevišķa komanda Igaunijā ar papildspēkiem Latvijā un citās valstīs. Un jau šis projekts ir izaudzis daudz lielāks. Un par to pastāstīs vairāk Elvis Kvalbergs. Paldies, Barba. Es skatos, kad puse nav bijusi iepriekšējā gadā un dzirdējusi mani runājam, tāpēc es nedaudz atkārtošos, un tie, kas to atcerās, tiem ļoti labu atmiņu apsveicu. Bet tā, šitien te Barba neizklikšķināja laikam cauri.
Jā, es runāšu par to, par ko es runāju vienmēr un visur. Tas ir Excellent portāls. Mans, nu jau es nezinu, kurš bērniņš tā es viņu apmēram redzu. Un šogad, ja pagājuši gadu bija tāda sajūta, ka es viņu tā kā, atvedu uz 1. klasi jums parādīt, tad šogad ir jau tāda, mēs jau dabūnam, kā jau Barba teica, reāli atpakaļsaiti no klientiem. Un daudzas lietas arī jaunas esam izveidojuši, kā jūs teicat, mums ir, ja nemaldos, 9 cilvēku komanda, kas strādā uz portālu. Paldies sakot arī Eiropas Savienībai, kas mums noticēja un atbalsta šo projektu. Un mēs esam diezgan, manuprāt, tādus veikuši pa šo laiku uzlabojumus, kas viņu padara par tādu, tiešām, jau tādu tiešām īstu produktu. Pagājušajā gadā viņš jau bija tāds tikko izšķīlies, bet tagad jau viņš ir tāds īsts. Bet es atkārtošu varbūt nedaudz, kāpēc mēs to vispār daram visu, jo uz to aiziet ļoti daudz laika, naudas, enerģijas un vispārējā. Un man parasti patīk sākt ar kāpēc, un tad tikai runāt par to, kā un ko mēs daram. Un galvenais tas, kāpēc ir, ka mūsu viena no galvenajām vērtībām Excellentā ir elastība. Un mēs gribam būt viselastīgākā biznesa vadības sistēma, un elastību var saprast dažādos veidos, tur no dažādām dimensijām skatīties uz to. Un ja darbiniekiem tā ir elastīga darba vide un nosacījumi un tam līdzīgi, un partneriem tie ir rīki, lai varētu ļoti elastīgi ieviest sistēmas dažādiem specifiskiem klientiem un tam līdzīgi specifiskiem gadījumiem. Klientiem, manuprāt, galvenā dimensija ir, ka produkts spēja augt no 2 lietotāju sistēmas līdz starptautiskai daudzu 100 lietotāju sistēmai bez produktu maiņas, kas ir diezgan unikāli mūsu risinājumam. Tad no lietotāja viedokļa, manuprāt, elastība ir tā, ka ikdienas svarīgākajām lietām var piekļūt no jebkurienes, jebkurā laikā, ērti un tam līdzīgi. Un tādēļ ļoti daudzus gadus tas bija tāds dzelonis, kas durās sānā kaut kur. Un tādēļ mēs arī pie tā portāla pieķērāmies, lai lietotāji varētu piekļūt mūsu funkcionalitātei no jebkurienes, jebkurā laikā. Un būtībā programma būtu tur, kur ir lietotāji, nevis otrādi. Un pašlaik uz šo brīdi tad šie ir tie funkciju bloki, kas portālā ir pieejami. Tad pirmkārt personāla pašapkalpošanās, kas primāri tendēti ir uz vidējiem vadītājiem un pašiem darbiniekiem, lai viņi var nevis zvanīt, rakstīt ēpastus vai tam līdzīgi, bet paši plānot savas prombūtnes, paši redzēt savus augu lapiņas, paši redzēt, kāds viņiem grafiks ir, vai cik viņi ir nostrādājuši, vai cik viņi ir nopelnījuši. Un menedžeri attiecīgi to var visu pārvaldīt, apstiprināt, noraidīt, komentēt un tā tālāk. Tad tas, pie kā mēs esam visvairāk strādājuši droši vien pēdējā gada laikā, ir tieši pārējā funkcionalitāte, lai ne tikai šī darbinieku pašapkalpošanās funkcionalitāte būtu portālā, bet arī viss, kas attiecās uz pārdošanu, tad sākot no aktivitātēm ar klientiem, turpinot ar piedāvājumiem, kas to izmanto, klientu pasūtījumiem, rēķiniem, un arī klienta attiecību vēsturi. Būtībā, protams, ka CRM risinājums ir ļoti plašs termins, bet es domāju, ka tajā kontekstā, kādā mēs parasti par to runājam, tad tas caur portālu tagad ir pieejams. Un otrs virziens ir attiecīgi, tā būtu ienākošā nauda, tad ir arī izējošā nauda, piegādātāja rēķini, un attiecīgi saistīts ar to ir apstiprinājumi gan piegādātāja rēķiniem, gan realizācijas dokumentiem, gan piedāvājumiem, piemēram, vai tur pārdevējs iedeva pārāk lielu atlaidi, nepietiekamu atlaidi un tam līdzīgi. Restīvi, jebkurus dokumentus, kas sistēmā ir,
var apstiprināt caur portālu, kas ir tipiski, ka mūsu sistēmai piekļūst tur varbūt 2, varbūt 7, bet procentuāli mazs skaits no lietotājiem uzņēmumā, bet mēs saprotot to, ka digitalizēties uzņēmums var tikai tad, ja lielākā daļa darbinieku ir iesaistīti šajā procesā digitāli, tad lūk apstiprinājumi un uzdevumi un iespēja vienā vietā gan darīt savus personāla lietas, gan savus pārdošanas lietas, gan savus apstiprinājumu lietas. Tas ir tas, manuprāt, kodola funkcionalitāte, kas ir vajadzīga, lai lielākā daļa darbinieku uzņēmumā varētu strādāt ar būtībā standarta buks vai standarta ERP. Lūk, tas pašlaik viss jau ir, un es vēlāk parunāšu par to, kur mēs ejam tālāk. Personīgi man, un kur ir Edgars, tas bija mūsu koprojekts, visvairāk uzrunā tieši tas, ko mēs izdarījām. Jūs varbūt pat nepamanīsiet, ja? Kad jūs uzmanīgi skatieties šeit, un tagad skatieties, redziet izmaiņas, ne? Ja nē, tas ir īstenībā labi, ja jā, arī labi. Ja nē, tad tas nozīmē, mēs pietiekami uzmanīgi mainījām, lai neko nesalaustu, ne no pieredzes, nekāda cita viedokļa. Ja jā, tad iespējams mēs esam uzlabojuši to, kas no lietotājiem saņemtās atpakaļsaites, gribās angliski runāt visu laiku, bija acīm redzami, ka tie power lietotāji, kas strādā sistēmā, viņiem bija pārāk gaisīgi tur viss. Ļoti daudz brīvas vietas un smuki izskatās, bet nav funkcionāli. Mēs visu tā saspiedām un uztaisījām daudz funkcionāli, ļoti strādājām pie lietojamības, lai pieliktu tās mazās lietiņas, kuras es pat īsti nevaru parādīt un izstāstīt, jo viņas ir visur. Kur poga atrodas, kā viņu noklikšķina, kas notiek tālāk. Pie tā visa ir ar ļoti lielu rūpi strādāts, lai būtu ērtāka navigācija, lai būtu tikai tās pogas, kuras nepieciešamas, lai var aiziet un aizlekt uz tām vietām, kuras ir vajadzīgas, lai redzētu tikai tos laukus, kas visiem lietotājiem vajadzīgi. Un visādi šādas sīkumi, tas ir tas, kur mēs esam ļoti daudz laika pavadījuši šajā pēdējā laikā. Un es ļoti ceru, ka arī no jums saņemsim atpakaļ saiti, ko vēl var padarīt labāku. Tad mēs esam pielikuši veselu jaunu moduli, piedāvājumi, jo tas mums bija rēķini, mums bija klientu pasūtījumi, bet, lai tā pilnvērtīgi izmantotu kā CRM sistēmu, tad ļoti bieži klienti izmanto tieši piedāvājumus. Tad aizbraucam pie klienta, runājamies, sametam iekšā, ko tad mēs viņam tur piedāvājam, uzreiz nosūtam uz e-pastu, vai ja viņi tur bezmaz, vai atkal atveram iepriekšējo, paskatāmies, ja viņi piekrīt, tad uzreiz izveidojam klientu pasūtījumu, vai varbūt rēķinu atkarībā no gadījuma. Ja? Un visa tā attiecīga realizācijas plūsma, kas vispār ir pārdošana līdz piegādē, kas tad jau aiziet uz standarta ERP vai standarta buks pusi, viss tas process, tas aplis ir noslēdzies un visas nepieciešamās funkcijas šeit ir. Es šeit piebildīšu, ka tā iemesla dēļ, ka mūsuprāt tā funkcionalitāte ir diezgan pabeigta. Viņa nekad nebūs pabeigta kā Rīga, bet konceptuāli, ja tāda lielās sadaļas ir vietā, tad mēs mainam arī nedaudz cenošanas politiku. Un, ja personāla pašapkalpošanās joprojām un arī uz priekšu maksā pa lielam 1 eiro par lietotāju, par darbinieku. Tad šīs te pārējās sadaļas ir pieejamas par 10 eiro par lietotāju. Tas ir tāpēc, ka tur tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka, ja? Un klients, jūs jau tad varat izvēlēties. Varbūt, ka ir darbinieki, kuriem vispār standarta buks, piemēram, lietotāji nevajag, vai viņu vajag vienreiz nedēļā, ja? Lai kaut ko tur pabeigtu vai pielabot vai vēl kaut kā. Un viņiem pietiek tikai ar šo, un tad jums ir 30 eiro vietā 10 eiro mēnesī maksā tas lietotājs. Varbūt, ka 30 eiro bija pa dārgu, bet tagad pa 10 eiro jau var iedot tur 1, 2 vai 3 vai 10 vai 20 cilvēkiem.
iespēju pat taisno strādāt ar sistēmu. Ja? Varbūt, ka ir lietotāji, kuriem ir vajadzīgi abi divi, bet tad tas droši vien ir tā vērts, ka par tiem 10 eiro viņš var to darīt no jebkuras vietas, jebkurā laikā caur pārlūku, tableti, telefonu, vienalga. Un tāda mēs cenšamies tradicionāli mums turēt to cenu lapu ļoti vienkāršu, tad 10 eiro par lietotāju piekļūšanai pārējām funkcijām. Jā, tas par to. Un tad, lai uzsietu bantīti tai visai CRM sadaļai, tad arī ir izstrādāta būtībā tas, ko jūs redzat klienta status atskaitē, Books vai Standard ERP, tas tad principā lielākā daļa no tā ir pieejama šajā arī kontakta pārskatā, tad jūs varat ievadīt kontaktpersonas, pārvaldīt kontaktpersonas, visus iespējamos laukus, kas par klientu attiecās, visu var ievadīt, ieskaitot tur piegādes adreses vairākus un tam līdzīgi, ieskaitot redzēt pievienotos failus, piezīmes un tam līdzīgi, vai pielikt klāt papildus, ja, protams. Tāpatās arī redzēt statusu, tātad uzdevums, kas ar šo klientu vai piegādātāju ir saistīti, rēķinus, klienta pasūtījumus, piedāvājumus un piegādātāja rēķinus, jo, kā zināms, kontakts var būt gan klients, gan piegādātājs. Un, kas nav mazsvarīgi, mēs arī esam līdz portālam atnesuši FlexBI integrāciju, kas ļoti skaisti Books pusē strādā, ja, ka jūs uzreiz varat savus analītikas paneļus redzēt gan klienta kartiņā, gan artikulu kartiņā, gan kā paneli kopumā par uzņēmumu. Ja? Tad tieši to pašu var redzēt arī šeit, teiksim, pārdošanas analīzē. Jūs jau redzēsiet kaut kādus trendus par šo te konkrēto klientu. Tad būtībā jā, viss, kas ir Books vai Standard ERP klienta kartiņā, ir pieejams no šejienes, arī ērti izveidot jaunu tur uzdevumu vai jaunu piedāvājumu un tā tālāk. Uzdevumu pārvaldību arī mēs esam krietni piestrādājuši, varbūt ne gluži pārtaisījuši, bet krietni uzlabojuši. Var gan strādāt ar apstiprinājumu uzdevumiem, kas ir tas primārais fokus, lai tas būtu ļoti ērti, bet arī jebkurus citus uzdevumus, ja, tad tipisks piemērs būtu vēlāk, runāsim arī par grāmatvedības birojiem, ja, tad tipisks piemērs, ka saliekot šo visu kopā, būtībā izveidojas ļoti labs risinājums arī, piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumam, ja, jo klients, grāmatvedības biroja klients, ja, tad var lietot realizācijas pusi, veidot uzreiz rēķinus un visu pārējo, kas nepieciešams, kas nozīmē, ka grāmatvedim uzreiz ir gatavi dokumenti, kurus, ja vajag, var palaist uz apstiprināšanu pirms grāmatošanas, piemēram, vai tam līdzīgi. Grāmatvedi savukārt var dot, vai otrādi klients var grāmatvedim dot uzdevumus, ja, tur iesniegt dokumentus, nezinu, kur tu aizmirst man šito depo čeku atsūtīt vai tam līdzīgas lietas, ja, caur uzdevumiem. Apstiprināt, protams, piegādātāja rēķinus, kas, skaidrs, ka var nākt dažādos ceļos, kā e-rēķini, caur Kospoketu vai caur Fitekinu, vai kā nu ir nepieciešams, vai ievadīt viņus vienkārši manuāli arī klients var, ja. Un es vēlāk parādīšu vienu trūkstošo lietu, kas būs, pēc aptuveni 20 dienām būs pieejama, kas, manuprāt, ir tas pēdējais trūkstošais šādam scenārijam, kur vai grāmatvedis nav uz pilnu slodzi, vai tas ir grāmatvedis ārpakalpojumu birojas, un vadītājiem, piemēram, gribās uzzināt, kā tad uzņēmumam kopumā iet šodien vai vakar. Kādēļ izmantot uzdevumu šeit, nevis tur Trello vai Šmello vai vienalga kādā risinājumā, ja? Ir, protams, tas, ka viņi ir reāli saistīti ar konkrētiem dokumentiem. Tur piegādātāja rēķiniem, piedāvājumiem, rēķiniem. Ja? Viņus uzreiz no šejienes var atvērt, apskatīties, attiecīgi apstiprina, tas aiziet tālāk pa plūsmu.
Un, piemēram, ja tie ir digitalizēti dokumenti, tad skaidrs, ka viņiem ir uzreiz pielikumi klāt, visi, kas ir nākuši, vai tur, akti vai vienkārši PDFs ar šo dokumentu tam līdzīgi. Jūs zinat, ka, piemēram, tādā manis iedomātā ideālajā scenārijā, ja jūs sakārtojuši savu iekšējo dokumentāciju, ka šī ir tā sistēma, kur visi darbinieki autorizējas, un tad viņi ir, tur Jānis Kalniņš vai Pēters Bērziņš, ja, mēs zinām, ka viņi tie ir, un attiecīgi tam ir likumisks spēks, un līdz ar to šeit veidojas saucamais audit trails, vai kā latviski audit trails teikt, pierādījumi veidojās, ja? Pierādījumi par to, kāpēc kāds kaut ko piekrita, nepiekrita, kas tika runāts un tam līdzīgi, un tas viss ir vienā vietā ar tiem pašiem lietotājiem, tiem pašiem dokumentiem, kas ir sistēmā, un to ar nevienu trešo sistēmu vismaz vienkārši nodrošināt nevar, un tas nav tik ērti un tik automātiski. Lūk, un, protams, ka uzdevumi rādās, man te, diemžēl, nesanāca jums parādīt reālu demo. Jūs noteikti varat pienākt pie manis, un es jums jebkurā brīdī to parādīšu. Šodien, rīt, aizparīt, sestdien, bet jebkurā dienā darba, ja, no 9 līdz 5. Bet ir tātad arī Kanban skats, kur attiecīgi var redzēt, kas vēl nav iesākts, kas ir procesā, kas ir pabeigts, un šis te Kanban skats tiks attīstīts arī tālāk, nākotnē, pavisam tuvā. Un kas tad ir tās galvenās lietas, ko mēs esam, ja šīs lietas viss jau ir pieejams jau kaut šodien, tad šīs būs pieejams pavisam tuvā nākotnē, tēmējam uz kaut 30. septembri, varbūt oktobra sākumu. Tad šī te trūkstošā lieta priekš vadītājiem ir informācijas panelis vai dashboards, vai sauciet to, kā gribat, ar pamata lietām, atvainojiet par ļoti pilnvērtīgiem datiem šajā demo bildē, bet es domāju, ka jūs domu noķersiet, ja? Tad mēs varam redzēt visas tās pamatlietas, kas ir vajadzīgas, lai tā uz aci novērtētu veselības stāvokli, pulsu paņemtu, ja, uzņēmumam. Kādi mums ir parādi, cik mums ir, cik mums ir klienti parādā, cik mēs esam piegādātājiem parādā, cik mums ir priekšapmaksas uz abām pusēm, cik mums ir bankā nauda, kāds mums ir PVN parāds, ja tāds ir, cik mums būs jāmaksā PVN, cik mēs pagājušā mēnesī pa algām samaksājām, kāda mums pa mēnešiem ir apgrozījumi šogad, kā tas salīdzinās ar iepriekšējo gadu. Tas pats par izdevumiem, restīvi piegādātāju rēķiniem, un tur zemāk vēl ir arī vispār izmaksas un ieņēmumi no peļņas un zaudējuma atskaites. Ja tad, principā, mēs runājam ar vairākiem arī klientiem, ka tās ir tās lietas, kas ļautu tā ātri vienkārši ielogoties un saprast, kā tad tam manam uzņēmumam iet šodien vai kā ies rīt attiecīgi. Otra lieta, ņemot vērā, ka personāla pašapkalpošanās portāls ir tomēr tāda lieta, kuru mazi klienti pārsvarā atmet ar roku un saka, mēs tāpat tās ar saviem 10 darbiniekiem tiksim galā. Mums nekāda pašapkalpošanās nevajag, tad lielākiem klientiem, jo lielāks klients, jo lielāka ir šī vajadzība. Un savukārt lielākiem klientiem ļoti bieži viņi prasa šo te MFA vai 2FA, jeb šo vairāku faktoru autentifikāciju. Un tādēļ mēs pārstrādājām gan kompāniju izvēli, gan pievienojam šo te vairāku faktoru autentifikāciju pašlaik ar e-pastu. Ja? Tad mēs varam uzlikt, ka SIA ABC visiem lietotājiem jāautorizējas ir arī ar e-pastu papildus. Ja? Nepietiek ar lietotāju vārdu un paroli, vajag arī kodiņu e-pastā, un tas ir pirmais solis, lai pavisam tuvā nākotnē e-pasta vietā būtu arī Smart ID vai citi otra faktora autentifikācijas piegādātāji, kā jūs esat pieraduši internetbankās un dažādos citos risinājumos. Tad ir arī izmaiņu izcelšana, kas ir tāds
lietojamības jautājums, ja jūs atverat tur piedāvājumu, atveriet rēķinu, kaut ko labojat un pēc tam, ko es tur laboju, ja? Tad jūs varēsiet viegli pamanīt, ko tad jūs labojāt šajā labošanas reizē. Ļoti daudz laika mums, principā, atsevišķa komanda uz mākslīgā intelekta aģenta izstrādi, proti šī gada laikā var testēt jau tagad tie, kas ir drosmīgāki un kam tas tā tēma ļoti interesē. Es ļoti priecāšos, ja kāds pieteiksies, bet tā doma ir tāda, ka jums ir aģents, pie kura aiziet un paprasīt jautājumus, ja jums ir slinkums iet un skatīties, kādi ir jūsu 5 lielākie neapmaksātie rēķini, vai kurš piegādātājs jums, teiksim, kam jūs esat visvairāk naudu samaksājuši, vai kurš klients nepieklājīgi ilgi nemaksā rēķinus, vai kāds bija mans EBITDA pagājušā gada 4. ceturksnī un tā tālāk. Restīvi, jautājums par jūsu bilanci, peļņas zaudējumu aprēķinu, neapmaksātajiem rēķiniem un tam līdzīgi. Tad šī aģenta pašlaik primārais mērķis ir tā vietā, lai jūs palaistu atskaitu un ietu cauri cipariem, interpretēt šos datus un pasniegt jums, pateikt to ciparu, kas jūs interesē. Pie tā mērķa mēs esam diezgan tuvu. Es vienmēr domāju jau 2 gadus uz priekšu, tad tālākie mērķi šim te aģentam būs, ka random vārds Andrejs, kurš ir tehniķis, ja? Un viņam arī mūsu uzmanīgi izstrādātā atvaļinājumu pieteikšanās kārtība liekas pārāk sarežģīta, jo viņam lieli pirksti. Viņš grib ienākt, uzrakstīt, es gribu iet atvaļinājumā nākamā gada maijā. Ja? Un tad tajā brīdī šis te aģents būs spējīgs atbildēt, sorry, Andrej, tad jau Juris ir atvaļinājumā pieteicies, tu nokavēji, ja? Vai arī jā, nav problēmu, līdz kuram datumam tu gribēsi, ja? un izveido šo te prombūtni, piemēram. Un tam līdzīgi. Restīvi, būtībā mūsu mērķis ir, tas tiešām ļoti tāls mērķis, es uzreiz teikšu, bet mērķis ir, kad vismaz parastajiem cilvēkiem ir viens searchbox, kur viņi ieiet, ierakst, ko viņi grib, un tad tas portālā notiek. Bet soli pa solim, tad no sākuma tas būs atskaišu palīgs vadītājiem, grāmatvežiem un tam līdzīgi. Un mēs beidzot, jāsaka, esam pārstrādājuši darbinieka profilu, līgumus un algu lapiņas. Un to pirmo, kad lietotājs darbinieks ieiet pašapkalpošanās portālā, ko viņš redz vai ko viņa vadītājs par viņu redz, tas ir pārstrādāts, un tagad pašlaik mēs jau strādājam pie pilnīgi jaunas saskarnes un jaunas loģikas prombūtņu plānošanai, un tad mēs turpināsim ar pārējo personālu pašapkalpošanās portālu, pārliksim viņus šajā skaistajā dizainā, no vecā dizaina. Lūk, demo man, diemžēl, kā es teicu, nesanāk taisīt tehnisku iemeslu dēļ. Kā jau teicu, droši atnāciet pie manis, un es jums parādīšu tos jautājumus, kas jūs interesē. Lūk, tas ir par jaunumiem portālā. Es drīkstu viņu jautājumu? Ne, tu ne. Es nē, bet es uzdošu, jo man to pajautāja klients. Tad drīkst, jā. Klients, viņam ir uzņēmums ne tikai Latvijā, bet ir arī Igaunijā un Lietuvā. Ko viņam darīt? Portāls būs, ir? Tad pašlaik, cik man saka klienti potenciāli pārsvarā, tad mēs esam principā vienīgais risinājums, kas var piedāvāt vienotu sistēmu ar Igaunijas un Latvijas algām un pašapkalpošanās portālu vienā sistēmā. Varbūt, ka tas klients nebija pietiekami mājasdarbi izdarījis, nezinu, bet tā ir, tā man saka. Un man, godīgi sakot, nav pamata apšaubīt. Bet ar to mums nepietiek, jo mēs, kā Barba teica, esam 4 valstīs, tāpēc mūsu pavisam tuvas nākotnes mērķis ir pielikt
arī Lietuvas algas un attiecīgi arī pašapkalpošanās portālu un ļoti iespējams arī Somijā risinājumi. Jā. Varbūt kādam no auditorijas ir jautājums par portālu, varbūt kādam ir kādi ieteikumi vai, hei, es gribētu šo redzēt portālā. Šis ir tas mirklis, kas jūs varat pacelt roku. Ja neko nevajag, tad gaidīsim. Ja jums liekas, ka portāls ir gatavs, tad visiem šīs dienas klientu dienu dalībniekiem mums ir īpašs piedāvājums. Man vajadzētu, vai ir Tatjana kaut kur šeit? Ja nav, tad viņu vajadzētu lēnām garā virzīt uz šo pusi. Sargājam savas pudeles. Jā, ir jautājums. Pašlaik tas ir Kanban dēlis, respektīvi pēc idejas, ka ir vienkārši uzdevums saraksts un kalendārs kā tāds nav. Jautājums ir, kāda jums ir specializācija uzņēmumam? Bet tie ir tā kā gari projekti vai vairāk tā, ka jūs cilvēkus sūtat pie klientiem kaut ko darīt? Tad nē, mēs ne uz MS Projects, ne uz Working Day vai kaut kā tāda aizvietošana pašlaik netēmējam. Jā. Ja ir runa par to, ka sūtīt cilvēkus, salabot šito, instalēt to, vēl tam līdzīgi, tad mums ir paralēls risinājums tieši servisa pasūtījumiem ar web saskarni līdzīgu. Un tur ir kalendārs, kur servisa vadītājs var redzēt, kur Pēters brauks, kur Juris brauks, un kad viņiem ir atvaļinājumi, un kad viņiem apmācības. Un tam līdzīgi tas viss ir un integrējas attiecīgi ar darba lapām, bet man liekas, ka jums cita specifika varētu būt. Jums ir KKJR bijušais, ja? Viņu Sage nopirka, jā. Bet visticamāk, tas. Jā, tā ir specifiski jau HR management platforma. Tur noteikti ir vairāk funkcionalitātes. Ja? Tur ir vēl visādas pateicības un onboarding un offboarding un hiring un vēl kaut kas. Tās ir lietas, kuras mēs ļoti gribam pielikt, bet vienkārši rociņas pa īsām. Bet tas noteikti ir kaut kas, uz ko var rēķināties, ka mēs tēmējam. Bet jā, tur tā lieta, man ļoti bieži šo jautājumu uzdod, vai iet tur ar kaut kādu Workday, laikam saucās tā lielā platforma arī, ja? Vai Sage, vai Bamboo HR, vai miljonus viņu tur citu sistēmu ir, vai ar kaut ko šādu, tad tā atšķirība ir tāda, ka tām platformām ir daudz vairāk funkcionalitātes. Tas ir apmēram tā kā, ja jūs esat uzņēmums, kas nodarbojas tikai ar ražošanu, tad visticamāk, ka jums vajadzēs ražošanas sistēmu un tad tur pārdošanas, grāmatvedības vēl kaut kāda sistēma, jo tā specifika ir ļoti specifiska. Ja? Un attiecīgi, ja jūs esat Air Baltics, tad jums vajadzēs HR management sistēmu, ja, jo tas vienkārši ir tur pa daudz, tur vajag to specifisko funkcionalitāti. Bet ja vajag tikai to, kas ir apkārt, man ir cits slaids kaut kur, tajā visā cilvēka, jeb darbinieka dzīves ciklā no pieņemšanas darbā līdz atlaišanai, ja, offboardingam, teiksim tā, ir apmēram tā 12 soļi, 11, 12, kā kurš. Mums ir 3 no tiem, kas ir tajā brīdī, kad tas cilvēks jau strādā. Tas ir darba laiks, atalgojums, ja, darba plānošana, rīkojumi, iesniegumi, viss tā, kas ir personāla vadība. Viss, kas ir ārpus no tā, mums pašlaik nav. Es ceru, ka tas atbild uz jautājumu. Bet attiecīgi visi iesniegumi, prombūtnes, tas viss, protams, ir jā.
Protams. Jā. Portāls strādā tiešsaistē ar jūsu standarta buks vai standarta ERP. Tiešsaistē. Tā nav atsevišķa sistēma. Tas ir vienkārši tīmekļa saskārne ar jūsu sistēmu. Tas ir tas galvenais bonus. Ir kaut kādas lomas, vai es, cilvēks, kas grib izrakstīt tikai rēķinus, neredz, ienākumus. Protams. Jā. Ar tiesībām regulēt, kas katram ir pieejams. Un, lomas, tur ir kaut kādas automātiskās lomas. Ja cilvēks ir departamenta vadītājs, tad viņam no tā izriet, ka viņš redz visus darbiniekus, piemēram. Ja viņš ir tikai darbinieks, tad viņš redz tikai par sevi. Un lietas, kuras var vienkārši piešķirt kā tiesības. Piemēram, arī to pašu paneli. Tur arī var konfigurēt, kurš ko redz, kuras sadaļas un tā. Tās cilvēks malējies pienāk ar lieliem pirkstiem un pasaka iedodam, bilanci vai tevi zaudējumu. Kā par to ir domāts? Ja man iedos ložmetēju un noliks uz baznīcas, tad nevajag tā darīt vienkārši. Nevajag man dot ložmetēju un nolikt uz baznīcas. Tā kā jādomā, kam to pieeja dot, bez šaubām. Jo, pašlaik, mākslīgais intelekts gan šis te aģents, viņš pārbauda. Tad, ja es uzdodu jautājumu par peļņas zaudējumu atskaiti, un man nav pieejas peļņas zaudējumu atskaitē, tad viņš man neatbildēs uz tiem jautājumiem. Bet, Kaudzu? Tā ir plaša diskusija, cik mākslīgais intelekts ir gudrs un ko mums no viņa gaidīt, bet... Tās, kas bukos un standarti ERP, jā. Laikam jautājumi ir izskanējuši. Man prieks, ka bija jautājumi. Paldies drosmīgajiem, kas to visu uzsāka. Joprojām aicināšu arī pēc katras sesijas, ja jums ir kādi jautājumi, droši celt roku un pajautāt. Šī ir tā iespēja. Protams, jūs varat joprojām noķert mūsu, nobukot laiku, lai satiktos un pajautāt jautājumu. Tu par to piedāvājumu izstāstīji? Jā, es vēl neizstāstīju, pagaidi. Es tagad runāju par laiku ar mums, bet par piedāvājumu. Tieši tādēļ, ka jūs esat ieradušies pie mums, mums tas nozīmē ļoti daudz, un mēs tiešām priecāsimies, ja jūs sāksiet izmantot to, ko mēs radam. Ja jūs pēc tam pateiksiet, hei, man gribētos vēl šito pielikt klāt un varbūt tās krāsas beidzot var pamainīt, jo cik tad tā zilā ilga mums būs. Tad atcerieties arī to, ka jauna portāla versija būs tūlīt līdz septembra beigām. Elvis arī minēja, ka septembra beigas, oktobra sākums. Tādēļ, ja jūs šodien atnāksiet pie Tatjanas, Tatjana pieceļās un iepazīstina. Šī ir Tatjana. Jā, kur ir aplausi, mīms gaida aplausis. Lūk, pierakstīsieties, pateiksiet, hei, es gribu izmēģināt. Tad, ja jūs piesakaties pie Taņas, aktivizējiet līdz 30. novembrim, jo es saprotu, ka versija maiņas un tā un šitā. Un tad 3 mēnešus dodam pilnīgi bez maksas. Lietojiet, izmēģiniet, saprotiet, dar vai nedar. Nāciet, runājiet, sakiet, kas ir jāuzlabo. Un lai jums šis risinājums palīdz un atvieglo darbu. Un varbūt arī kādam no lietotājiem vairs nebūs, kā lai saka, pretenzijas pret mūsu navigācijas centru, jo viņiem viss būs skaisti mūsu mājaslapā. Tālūk, skaidrs, uzdevums ir skaidrs. Lieliski.